Čau! Tagad būs pilnīgi citā kontekstā. Es neesmu savā dzīvoklī, es neesmu savās mājās. Bet šo video es biju atlikusi, ka es nofilmēšu, kamēr gaidīšu nākamo lidojumu. Tad, lūk, pastāstīšu jums par savu pieredzi, par izrautajiem 4+1 gudrības zobiem, 4-5 zobiem kopā. Kāpēc vispār bija jārauj ārā šie zobi? Man pirms kaut kāda laika sāka sāpēt gudrības zobi, un es jau sapratu, ka, būs jāiet pie zobārsta, būs jārauj gan jau ārā, ja jau viņi sāp un spiež un ir slikti. Bet man bija jābrauc ceļojumā, tāpēc es izlēmu pēc ceļojuma pierakstīšos pie zobārsta un tad iešu un visu vienkārši nokārtošu. Esot ceļojumā, es saslimu. Man bija temperatūra, man pilnībā viss šeit bija sasprindzis, man viss sāpēja. Tā kā nejūtos vispār labi, un es domāju, kas notiek. Lidojot mājās, aiz spiediena man tik ļoti sāpēja ausis, man viss šeit sāpēja, man reāli, es pirms cilvēku zvēru, man šķita, ka es palikšu kurla. Jo tādu spiedienu, pēc visām savām reizēm, kad esmu lidojis, es nekad nebiju tādu spiedienu sajutusi. Esmu ļoti, ļoti pateicīga ar Baltiju darbiniecei, kura man atnesa tādas siltas tā kā papīra krūzītes un man salika uz austiņām un ar tādu vati, un tas tik ļoti man palīdzēja. Bet labi, tas nav par to. Jā, un tad beigās saprotot, ka tas ir ar ausīm, ar zobiem, viss problēmas, pierakstījos pie zobārsta. Pie zobārsta man tuvāk mājās, tas nebija specifiski, kur es kaut ko meklēju, man bija tāds, kas man pirmais var paņemt rengenu, tur es dodos, bet tas vienkārši zvanīja, kas man tuvāk mājām. Un es aizgāju dentālārti. Pati, tas nav sponsorēts, tas ir, es pati visu maksāju. Es aizgāju uz turieni, uztaisījām rengenu, un tur mēs uzreiz arī ieraudzījām, ka man ir šī infekcija, ka man ir šīs strutas, tieši tāpēc man arī sāpēja, tāpēc man tās ausis sāpēja, man viss šeit bija savilts, tāpēc bija tā temperatūra. Tā kā, mīļie draugi, ja jums kaut kas tāds ir, lūdzu nevelkam garumā, vienkārši izdaram, kas ir jādara, jo tāpat vien nekas nepalīdzēs. Un tad mēs arī uzreiz ļoti ātri nozīmējām un raušanu visus 4 zobus ārā, jo, kā jau jūs tagad to redzat, saprotat, man ir nākamais lidojums, uz kuru es nevēlējos braukt pirmkārt ar austu sāpēm, un arī tur nebūs dakteru, ja man arī kaut kas sāpēs, un man nebūs tādas palīdzības. Tā kā man uzreiz rāvā visus 4 gudrības zobus ārā, man nebija pat nekādas citas izvēles, tur domāt, vai tur varbūt rautu pa vienam vai pa 2. Un tā arī man tas dakteris ķirurgs pateica, ka augšējie zobi nav tik traki, kad viņus izraus ārā diezgan ātri, būs diezgan viegli, un ja jau ir tās sāpes un antibiotikas un viss zāles jādzer, tad visu pie viena. Nečakrēsim tā kā ķermeni. Un tad vienkārši, man bija vēl viens vienkārši zobiņš, kas man bija, es pirms vairākiem gadiem laboju Itālijā, un man viņš pat ne pusgadu, man viņš viss nodrupa, tā kā pārplīsa, un es domāju, labi, kādreiz iešu un izraušu ārā, man tas netraucēja, tāpēc man bija tāds whatever. Un tāpēc beigās bija kopā 5, vai es kādreiz to atkārtotu? Nē, nekad. Un es pat, ja godīgi jums nezinu, ko jums pateikt, vai labāk raut visus 4 uzreiz, vai labāk raut vienu pusi un tad otru pusi, jo lieta bija tāda, ka es vispār nevarēju paēst. Es gāju pie jums ar šo jautājumu, ko ēst, ko darīt, bet man jau bija tāda situācija, ka es negribu jums tiešām rādīt bildes, es esmu tur tuvākajiem parādījusi, pazvanījusi, tad, kad es tur iztieku. Bija traki, tu vienkārši izties pēc tāda piepūtušās kāmja, kurš ir piekauts, tev ir vienkārši milzīga mute, viss kā, traki, ir tiešām traki, jums ir jārēķinās, kāpēc es vēl filmēju, jo daudz no jums man prasīja šo, jums ir jārēķinās, kad ir no darba jāiet prom uz pāris dieniņām, uz darbu jūs neiesiet,
es jums silti iesaku palīdzību mājās, ja jums ir bērni, jo es bez savas mammītes vispār nezinu, ko es būtu darījusi to pirmo laiku, jo pirmās 2-3 dienas es tikai gulēju. Es reāli tikai gulēju. Man klīnikā iedēva tos ledus maisiņus, un es viņus visu laiku turēju šeit. Varbūt tas ir viens no tiem iemesliem, kāpēc man tik ātri nogāja no tas pampums. Jo parunājot ar cilvēkiem, viņi stāsta, ka tas pampums ir nenormāli ilgi, ka ir nenormāli zils un tā. Jo es gulēju, es darīju tā, ka pirmās 24 stundas man visu laiku bija šitā. Tad es nākamajā dienā mainīju tos ledus, 10 minūtes te, 10 minūtes te. Ko es jums vēl ieteiktu, jo tie ledus maisiņi ļoti ātri paliek silti. Man bija mājās vienkārši tā kā buņģiņas, skolas buņģiņas, kuras es vienkārši šitā turēju. Visi ilgāk bija augstas, tas bija vislabākais, un tā kā to es noteikti iesaku tā kā iegādāties, viņi vēl pats bija, lai viņi ir vienkārši augsti. Jā. Pēc tam es tiktu kā vēl visu kaut ko tur redzēju, kad ir vēl tādi ērtāki maisiņi, bet cik viņi daudz palīdz, es nezinu, bet tās skolas buņģiņas bija vienkārši brīnišķīgas. Jā, pirmās, es varētu teikt, 48 stundas bija vienkārši drausmīgas. Es jums tiešām nemeloju, viņas bija briesmīgas. Tu nevari nepadzert ūdeni. Labi, es stāstu no sevis, varbūt kāds var, bet es nevarēju padzert ūdeni, jo man viss bija piepampis, ūdeni bija neiespējami padzerties. Pirmās reizes es raudāju. Dievs lielās, kāds no jums vienkārši atcels savu pierakstu raudu, gudrības labs ārā, bet nē, viņi ir jārauj ārā. Jā, Jā, bija ļoti grūti. Es atceros, ka es dzēru precāpjus zāles, un man vēl bija 3 dienas palikuši antibiotikas jādzer. Tas bija mokas un sāpes. Es atceros, ka man teica, ar smūtijiem, ar salmiņiem ir jādzer. Nekādus salmiņus lūdzu nedzeram. Mēs reāli, eju pie spoguli un skatoties dzeru, jo man bija tā, ka man visas lūpas bija arī no tās anestēzijas, viss bija piepams, viss bija nejūtīgs, un es vienkārši skatījos uz sevi un dzēru, lai tā kā, jo man tepat tas ūdens vienkārši tecēja ārā. Un vēl viena lieta, kā es tās tabletes rīju nost, es viņas tiešām uzliku, jo mēle arī sāpēja, ja, draugi mīļie. Mēle arī nevarēja pakustināt, jo man mute ir sakautusi, viss ir sauss. Es liku tableti uz mēles, un tad es dzēru ūdeni, jo tas bija vienīgais veids, kā es zināju, ka šis man tā tableta aizies. Tā kā, jā, tādu lietu es varu ieteikt, tad pēc tam jūs man visu rakstījāt par saldējumu. Es jums arī varu ieteikt, jo man bija mājās pilnībā visi saldējumi. Ābolu Jungle Popam, tas zaļais uz kociņa bija vislabākais saldējums. Tas bija vislabākais, es nezinu, viņš bija tiešām visērtākais viņu ēst, viņš vislabāk tāds bija tāds višņiskus, viņu vislabāk bija ēst. Man tur daudz rakstīja par tiem visiem pienu un visiem tiem. Man bija ļoti pretīgi ēst, tas ir mans personīgais viedoklis. Es nesaprotu, kā tie cilvēki nolaizīja, jo sulas saldējums vienkārši tā kā ielika mutē un vienkārši viņš tur kusa un viss tur kusa, bija brīnišķīgi, es nesapratu, jo, jā, kā jau es saku, bija ļoti traks, tās pirmās 4 dienas bija vienkārši crazy. Tāpēc, jā, sulas saldējumi, džungpaps, un tad bija tie lētie, kas ir, zināt, tie galīgi lētie tie saldējumi, tā kur tas pingvīniņš ir, viņus var Rimītī nopirkt, jebkur man šķiet ritīgi lētām naudiņām, un tas bija, jā, vēl viens glābiņš, un ko es darīju, katru reizi, ja es gribēju kaut ko ēst, pirmais, ko es tas bija vienkārši brokastīs, nevis tur ūdeni, tur padzeru vai ko, bet pirmā lieta bija, es vienkārši paņēmu to saldējumiņu, sapēdu to saldējumu, un tad es centos kaut ko iest, jo viņš kaut kā tā kā absorbēja to piepampumu, to sāpju, jo rīti, mums ikdienā dažreiz tie rīti ir grūti, tad iedomājās, kā ir tāda, jā, tā kā to es arī varu noteikti no savas puses ieteikt pirmais saldējums un pēc tam kaut ko pamēģināt ēst.
Man tās pirmās 72 stundas ēdiens bija smūtī ar karotīti, mazu karotīti. Tad man mamma nopirka, tas bija tiešām viss neveselīgākais ēdiens manā dzīvē, nevis manā dzīvē, bet tas viss posms, jo es ēdu saldējumus un, zināt, tās kartupeļu piezina 5 minūtes. Es ēdu to, jo viņam tā konsistence bija tik ķīmiski izkūstoša, laba, ka tas bija vienīgais, ko es varēju iest. Pārastā normālā biezputra kartupeļu, nezinu, tur mājās uztaisi vai no Lido, nebija tik labi kā tā, jo es centos mēģināt visu. Es arī taisīju saldo kartupeļu biezputru, vispār nē, nē, un vēlreiz nē. Mana pieredze vēlreiz es atkārtoju 5 minūšu biezenītes tur ar zaļumiem, bez zaļumiem, bet nekādus tur, nezinu, tur kaut kādas vēl garšu bija pilnīgi aizmirst. Jā, tas bija tas, ko es ēdu, un pēc tam es ēdu biezupas, ķirvju. Es jums teikšu godīgi, es visas tās dienas ēdu ne mājās gatavotu ēdienu, bet tiešām ātri gatavojumās. Es arī tās zupas pirku. Ir tā, man šķiet, viņa ir vācu firma, man šķiet var nopirkt jebkurā veikalā. Vācu firma, ķirvju, tomātu, sēņu zupai tur bija gabaliņi, kas nebija tik labi, bet 5. dienā jau bišķiņ varēja norīt kaut kādas gabaliņas, tāpēc varbūt uz 5. dienu, 6. var. Bet, tomātu ķirvju zupa, tad jau es pats sāku tās biezzupas taisīt un sāku likt vairāk kaut kādus citus dārziņus iekšā. Vēl man māma bija nopirkusi, man tad cits teica no Rudolfa, lai es ēdu tās putras. Kā es varēju Izabelai kaut ko tik pretīgi dot ēst, es nesaprotu. Man bija tik slikti vienkārši to vienu bunčiņu es atvēru, es domāju, mamma mia. Jā, bet man mamma nopirka samaltu reāli ritīgi. Tas ir, man liekas, pirmie mēnesīši bērniem samaltu vistu. Un to vistiņu es liku klāt pie zupas, pie tās kartupeļu biezenīša, lai vismaz kaut kas. Tā kā, jā, to es darīju. Tad pēc tam, kas tā bija jau kaut kāda 9. vai pat 10. diena. Jā, jo es visas tās dienas ēdu tikai tā. Es Rīgā izmēģināju visus smūtijus, es domāju, kur varēju pasūtīt. Mans vismīļākie smūtiji bija no Big Bagels. Jā, tur man patika vislabāk, jo, nezinu, man tur vienmēr, man liekas, tas zaļais smūtijs ir garšojis. Tad pēc tam, jā, Mr. Bunnyjā es vēl dzēru smūtijas, bet es jums teikšu godīgi, es banānu negribu tagad redzēt ļoti ilgu laiku, jo visur ir banāns klāt, un tu jūti to banānu, un tāpēc kaut ko sāļu, kā tas zaļais smūtijs, kas ir ar seleriju vai spinātiem, ir vienkārši debišķīgi. Nākamais, jā, es saku kaut kādā tikai 10. dienā, es sāku ļoti sakultu kopā ar fetas sieru, cepu ar fetas sieru, cepu omleti, visu saspaidītu, sasmalcinātu, un tur es arī liku klāt tunci, arī, tā kā buļģiņā, kas ir, un tā visu miksēju kopā, liku majonēzi klāt, kā jau dalījos savā Instagramā, lai to visu padarītu vēl mīkstāku, un es pirku to light, kas ir no tām, viņas sauca, tajā stikla buļģiņā. Tur vismaz normāls tas sastāvs ir plus mīnus, un jā, tas bija kaut kāda tikai 10. diena, kad es reāli kaut ko normāli beidzot sāku ēst, un tad es
ko es pēc tam, es ēdu visu laiku olas, es spinātus sagriezu, es viņus tā kā blančēju, lai vismaz beidzot kaut ko normāli varētu paēst. Jo es gribās, tu esi dusmīgs, man ķirurgs teica, 4. diena būs vistrakākā, un es domāju, kā, šuspam būs noies vistrakākā, jo emocionāli tu esi noguris, tu gribi ēst, tu gribi iztīrīt zobus normāli, tev viss besī, jo tu neesi paēdis normāli, cik, es savu galvā domāju, cik ļoti reāli ir vajadzīgi normāli ēst, jo, tu esi dusmīgs, tu reāli, 5. dienā es vienkārši domāju, zeme atveries. Bija ļoti, ļoti grūti, tāpēc es saku, ja jums ir iespēja, ja jums ir bērni, ka kāds ar tiem bērniem paliek, jo, tu esi dusmīgs. Un, uz zobu, par tiem, ko es gribēju teikt, par tiem salmiņiem. Salmiņus neizmantojiet, tās bija vēl lielākas sāpes nekā tu vienkārši parasti dzer un tev tur, labi, lai tev tur tek, bet ar salmiņu dzert bija tiešām sāpes. Un es pēc tam man daudz rakstīju, ka varbūt tie korķi, kaut kādi tie sausuma korķi, es līdz galam vēl projām nesapratus, kas tāds ir. Bet man tāds laikam nav, paldies Dievam, viss ir kārtībā. Un ko es darīju, es visu laiku tīrīju ar saulsūdeni. Pirmās dienas es, tā kā runāšu atklāti, pirmās 2 dienas es vispār netīrīju muti, neko neskaloju, neko nedarīju, jo man bija tik ļoti bail, ka es kaut ko sačakarēšu, jo pirmajā dienā es atnācu mājās, man asiņoja muta vēl kaut kādas 2 stundas, un es domāju, viss, man ir jābrauc uz stradiņiem, jo bija nakts, un tā ir vienīgā vieta, bet beigās tur man viss nomierinājās, un man tur beidz asiņot, es vēl pat tagad nezinu, kas tas bija. Bet es netīrīju, muti vispār neko, jo es arī neko neēdu. Tur to smūtiju 5 karotītes, ja tu nogursti, nav tā, ka tu var tur lielu šķīvi apēst. Nē. Protams, es nezinu, kā būtu, ja tu rautu ārā tikai vienu pusīti, varbūt tu vari ar to otru pusi paēst. Es nezinu, bet es nevarēju vispār neko. Tāpēc arī tāda zobu tīrīšana, tur nebija nekāda. 3. dienā gan es darīju tā, ka es glāzē vienkārši sāli, bišķiņ siltu ūdeni, ne tur galīgi siltu, bišķiņ siltu ūdeni. Es lidostā tā jau uzmanību izskarās, uzliku uz statīvu un ar jums runāju. Bet es ņēmu, vienkārši dzēru un es tā kā vienkārši tā skaloju pa labi, pa kreisi, uz priekšu, uz atpakaļu. Es tā kā netaisīju tos burbuļus mutē, jo man sāpēja mute. Arī es nezinu, cik ļoti to iesaka to darīt. Tur man kaut kas rakstīja nedarīt to, kaut kas rakstīja, ka to darīja. Bet kā tam cilvēkam tur beigās gāja, es nezinu. Bet no savas puses es varbūt neiesaku, jo es to nedarīju. Tiešām es patu to galvu. Izstās dīvaini, izstās to, bet ko tu darīsi? Tad labāk tas bišķiņ piesardzīgāks nekā tā. Vēl tad, kad es gāju, tagad vakar es izņēmu ārā šuvis, man teica, ka es varēju jau no pirmās dienas tīrīt zobus ar zobu pastu. Kaut gan es atceros, ka man ķirurgs teica, tikai saulsūdeni tu vari tīrīt muti. Tāpēc es esmu vēl joprojām uz tādām daļējām sajūtām. Es visas tās dienas tīrīju ar mīkstu zobu birsti, ar saulsūdeni. Visu laiku saulsūdeni. Tas bija īstenībā nekas slikts, man muta nesmirdēja. Man likās, ka man smirda, bet visi man teica, ka nē. Un tas ļoti makes sense, un es pēc tam lasīju, ka īstenībā visiem cilvēkiem vajadzētu no rīta, no sākuma izskalot muti ar saulsūdeni, tad pazudīs tas tā rīta elpa. Tad es vienkārši to zobirstīti tīrīju, ļoti uzmanīgi, katru dienu tos zobus, ko es varēju, cik es varēju atvērt muti, jo man bija vēl viena lieta, kad es 7-8 dienas es nevarēju atvērt muti vaļā. Es varēju atvērt vaļā 1 centimetru. Tā kā, no zobu starpa 1 centimetrs. Es tagad negribu rādīt, bet jūs paši pamēģināt 1 centimetru.
nu, bija ļoti grūti tīrīt zobus. Tā kā, bet jā, es centos ar to skalošanu pēc katras reizes, kad es kaut ko centos pārēst, jo tiešām tās porcijas, kad tu ēdi, ir ļoti maziņas, jo reāli piegurst mute. Piegurst muti, tu nevari attaisīt muti, kur tu vari tagad ēst. Tā kā jā, tāda bija mana pieredze saistībā ar šo. Protams, kad man izņēma ārā diegus, pirmais man bija vienkārši spīgu gaļu. To es arī, protams, izdarīju, vakarā aizgāju draudzenei ēst gaļu, bet es jūs apbeidināšu, nemaz tik viegli pirmajā dienā nebūs ēst. Man bija ļoti grūti ēst, bija tāda sajūta, ka visu laiku kaut kas tā strīķējās un spiež. Kaut kā tur nekas nespiež un nestrīķē, bet sajūta bija, tiešām ļoti dīvaina. Bet šodien es jau normāli, ir bišķiņ tāds jūtīgs, ka es ēdu, bet var ēst. Arī daktaras norādījumi bija pēc tam, kad man izņēma, ka vēl joprojām ir vienkārši visu laiku pēc kāds nedēļreiz jāskalo mute, jo man ir vēl joprojām tās bedrītes, tur ir, lai viss smuka aizaug pareizi tā labi ciet. Bet es esmu tik laimīga būt atpakaļ normāli, izskatīties normāli, jo skats ir drausmīgs. Gulēt. Vēl viena lieta, ko es vēlos ieteikt. Tad, kad man bija tā, kad man iedeva ibumetīnus uzreiz, kad man izrautos zobus klīnikā, es izdēru 2 400-niekus. Es aizgāju uz mājām, kas man ir 5 minūšu gājiens, man reāli sāka sāpēt, es raudāju, un es uzreiz iedzēru tās savus pretsāpenes. Manas pretsāpenes bija aponmil, kaut kas tāds. Man viņas nepalīdzēja, es dzēru paracetamolu, viņš bija arī draudzīgāks kuņģim. Protams, tur nevajag pārspīlēt pēc stundas 2, man palīdzēja paracetamols. Jūs man tur visi rakstījāt arī kaut kādu citu zāles, tādas es dzēru paracetamols, es arī dzēru tās, ko man arī iedēvas, tur miksēju visu laiku, bet es tiešām iesaku uzreiz dzert zāles. Man rāva vakarā ārā, varbūt es arī, ja ir tāda iespēja, es iesaku raut vakarā ārā, jo tu uzreiz ej gulēt, es noguris. Mana raušana bija 3 stundas. Būtu bijis ātrāk, bet kreisajā pusē apakšā man rāva 1 zobu stundu 20. Viņš negribēja nākt ārā, ne par ko, bet paldies tiešām daktarim, jo viņš ar tādu sirdi dvēseli strādā. Tu redzi cilvēkam acīs, ka viņam deg acis, ko viņš dara, jo tu viņam redzi acis. Tā kā, liels prieks, man ļoti patika. Protams, ir tās sajūtas dīvainas. Es esmu arī ļoti pateicīga, ka man arī draudzene man sagaidīja un aizved man mājās, jo es biju tāda bišķiņa apdūlis, vēl tās asins tur tecēja pa muti. Ārprāts cilvēki, bija ļoti traki. Bet tas ir izdarīts un pozitīvā lieta, ka nesāp man nekas. Lidoju pirmo lidojumu bez sāpēm. Mute man ir tāda sajūta, ka ir tā kā šaurāka. Reāli 4 zobi tika izrauti, come on. Tā kā ceļojums tiešām ar šo bija diezgan krāšņs, diezgan sāpīgs. Es tiešām iesaku gulēt, vēlreiz gulēt, dzert zāles un gulēt. Man tur arī jāsūtīja par tām sāpēm, kad tur naktī cēlās, kad nenormālīgi sāpēja. Varbūt tā ir, man tā nebija. Es iedzēru zāles zāles 11. aizmigu un cēlos 6, un arī meita parasti ceļās tad. Un tad es vienkārši automātiski jau ņēmu tabletes, tur neko negaidīju, es uzreiz jau močīju iekšā, bet tajā līdz 6 es gulēju. Pirmajā naktī gan bija bišķiņ grūti, bet
Tas ir normāli. Visu, ko es darīju, es sevi vienkārši noskaņoju, ka sāpēs, būs tā, nevarēs pārēst, nevarēs to, es sev vienkārši sagatavoju, un tā jau visas atzīšanas process bija diezgan viegls. Tā kā jā, es ļoti ceru, ka kādam no jums šis noderēs, ja ir joprojām vēl kāds jautājums, droši man varat uzrakstīt, un es, man liekas, arī atbildēju uz visiem jautājumiem, ko man pajautāja Instagramā. Jā, jo tur arī jautāja par cenām, par ēšanu, par sāpēm, par vieta, jā, es arī pateicu. Cena bija 1300 par 5 zobiem. Un man bija parastās šprices, jā, jautājums vēl viens, man bija parastās šprices, man nebija narkoze, tāpēc, ka, nezinu, man nekad nav bijusi narkoze, nezinu, kā ar to cīnīties, esmu dzirdējis, ka tā narkoze 6 mēnešu vēl ķermenī, un pēc tam tā atlapšana, es neuzskatu, ka ir vajadzīgs. Vispār neuzskatu, ka ir vajadzīgs. Tev tāpat sašpricē to visu muti, un tu vispār nejūti, ka tev tur rauj ārā. Jā, tu jūti kaut kādu spiedienu, bet tas nav nekas traks. Jo es vispār pati esmu tāda nečīkstu, bet čīkstu, bet vispār esmu nečīkstu. Mans vēl viens moto ir tāds, ja es varēju piedzemdēt, tad es varu izraut zobus. Un vispārējo izdarīt. Tā kā jā, es ļoti ceru, ka kādam jums palīdzēs, un tiekamies nākamajā video. Bye bye!